Daugavpils Universitātes ziņas. Kā katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek atzīmēta Eiropas valodu dīna, ko tiek davārsta īpaša uzmanība Eiropas valodam, valodu daudzveidībai un to apguvē visa mūža garumā. Arī Daugavpils Universitātē humanitāros fakultātes studijušī tradicionāli svin itos svātkus organizē valodu dīnai velteitu pasaucīni. Itogada pasaucīņa tēma ir dzīdoju, doncoju, spielēju. To laikā varēs dzirdēt angļu, franču, krīvu, latviešu, spāņu, vocu, izvīdru valodas, dzīsmes, redzēt itu tautu rūtaļus. Dēļ tam ik viens interesants tiek aicināts 28. septembrī 13.05 Daugavpils Universitātes aktu zālē Vienības ielā 13 iz aizraujošu ceļojumu valodu pasaulē. Jau 7. gadu Latvijā septembra beidzamajā pīkdienā notiek Zinotnieku nakts pasauciņi, kura mūs jau 6. gadu pēc kārtas dalās arī Daugavpils Universitāte. Itogada Zinotnieku nakts tēma ir stosts par enerģiju. 28. septembrī no 17. līdz 22. Daugavpils Universitātes moceibu korpusā parādīs īlā viens, būs iespēja dalīties darbnīcos, kuru laikā varēs uzzinot par to, cik zaļa ir saules enerģija, kā enerģija veidojās augūs un kur to pīlītot, kāda ir cilvēka enerģija un kā to aprēķinot. Noskaidrot, kur ir cilvēka vīta enerģijas ķēdā, kā arī izbaudīt dzīsmes idejas enerģiju. Kopā ar universitātes ķīmiķiem varēs iesaistīties eksperimentos, iesaistīt specefektu meistara lomā un redzēt biodegvielas tapšanas procesu. Īpašu pārsteigumu Zinotnieku nakts apmeklētājiem būs sagatavojuši Daugavpils Universitātes Erasmus apmaiņas programmas ārvalstu studijušiem. Savukārt, kad noskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar alternatīvo enerģijas veidu meklēšanu un novērtēšanu, kā arī esošo dabas resursu saglabāšanu, pasaucīņa apmeklētāji varēs tikties ar dažādiem uzņēmējiem un dalīties atklātajā lekcijā Enerģija kā galvenais 21. gadsimta izaicinājums. Zinotnieku nakts laikā būs iespēja iesaistīties arī diskusijā Intelektuālo sinerģija, kurumā humanitāro un eksakto zinātņu speciālisti debatēs par Latvijas dzīvoto identitātes jautājumiem. Humanitāros zinātnes pārstāvēs populāro latviešu prozaiķe Inga Žalude, kura nesen saņēma Eiropas Savienības literatūras balvu, bet eksaktos zinātnes pārstāvēs Daugavpils Universitātes Liberta inovatīvos mikroskopijas centra direktors, asociētais profesors Edmunds Tāmanis. Zinotnieku nakts organizētāji ir padomājuši arī par pašiem mazākajiem pasaucīņu apmeklētājiem. Jiem darbosies rūtaļu stūreits, kurumā varēs dalīties dažādos izglītojošos un atteistošos spēlēs, veidojot radošus darbiņus itai toļok. No 13. oktobra Daugavpils Universitātē savu darbības sezonu uzsāka humanitāros fakultātes jauniešu interešu izglītības skola Humanitāro akadēmija jauniešiem. Akadēmijā tiek aicināti dasacītīs Latvijas vidusskolu 10. līdz 12. klašu skolāni, oročskolu audziekņi un citi jaunieši, kuri padziļināti interesējās par humanitāriem zinātnēm. Dasacējumi tiks gaidīti līdz 6. oktobram. Dasacētīs akadēmijai var gan tī jaunieši, kas jau vuicījos skolā programmas 1. un 2. apvuicēbu gadā, gan jauni interesanti. Humanitāro akadēmija jauniešiem Daugavpils Universitātē darbījās kopš 2011. gada februāra. Par katru apvuicēbu gadu ir vairāk nekā 50% apmeklētu nodarbību jaunieši saņem certifikātu. Tas sniedz priekšrocību 10 papildus punktus stojotīs Daugavpils Universitātes humanitāros fakultātes studiju programmos. Humanitārajā akadēmijā jauniešiem lekcijas lasēja praktiskos nodarbības vada kompetenti ieradīti Latvijas kultūras un mākslas darbinieki un Daugavpils Universitātes humanitāros fakultātes docētoji. Humanitāros akadēmijas jauniešiem aizbildnis ir režisors, Latvijas Zinātņu akadēmijas gūda loceklis, 3 zvaigžņu ordeņa kavalīrs Jons Streičs. Akadēmijas darbu vada Daugavpils Universitātes profesore Maija Burima. Jau 7. reizi Daugavpilī notiks Daugavpils zinātnes festivāls, ko organizē Daugavpils Universitāte un dabas izpētes vides izglītības centrs. Itamā gadā festivāls norisinosies no 29. oktobra līdz 2. novembram.
Ito tēma būs enerģija. Nīle noteikti cīši intensīvi pasauciņa sazagatavošanos darbi, iteik aicinot uzņēmumu īsasaistētīs pasauciņa organizēšanā, dasadalotīs ar savam aktivitātam, kas būtu interesantas festivāla apmeklētojiem, atbilsti to mierķim i veicinot uzņēmuma atpazīstamību. Aktivitāšu dasacēšanas termiņš ir ito gada 1. oktobris. Papildus informācija par rītam i citam Daugavpils Universitātes aktualitātam atrunama Universitātes sātislapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīcību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.